Robert, necitē man lūdzu Jurēvicu un Liepiņu. Pilnīgi tukšus cilvēkus. Tā kā eksperti atradušies, kā visu sačakarēt. Viņi tur stāsta, ka Šlesers grib samazināt skolotājus. Da nekāds skolotājs. Kā veselīgs kafejnīcās runā tukšajās par to, ka pēc pašvaldību vēlēšanām atgriezīsies kā reiz jautājums par nodokļu celšanu Latvijā. Fenomenāli iemācījušies melot. Vienkārši melo. Kāda vēlna pēc tāda birokrāta un parazīti ir vajadzīga? Ko šie jefiņi stāsta, ka Latvijā viņiem viss ir kārtībā? Ikvienam eiropeiski domājošam cilvēkam Latvijā ir skaidrs, ka Rail Baltica ir jābūvē. Tie ir eiropeiski domājuši zāgļi. Pēkšņi attapsies, naudas vairs nav. Bet viņi tūlīt vēl metīs, beigsies vēlēšanas, viņi meklēs naudu, kā iemest 150 vai 200 miljonu vēl tajā caurumā. Kariņš nāk un stāsta, ka mēs sēžam uz zelta kaudzes, īstenībā mēs sēžam uz sūdu kaudzes. Jā. Žēl, ka nav Kariņš. Kariņš Eiropu izglāba, pasauli izglāba. Vienotība aicināja uz Čikāgas piecīšu koncertu. Vienīgais, no kura baidās jaunā vienotība, ir Šlesers. Viss. Vila, vakar Saeimā notika demisijas pieprasījums esošajai premjerministrei Siliņai, un, protams, bija interesanti paklausīties, ko pati jaunā vienotība, kā frakcijas viedokli, atbildēja uz šo pieprasījumu. Jāsaka, ka pati Siliņa nebija uz vietas. Viņas vietā runāja viens no jaunās vienotības pārstāvjiem, un tur ir, visa runa, tas ir, teiksim tā, var uz citātiem un pērlēm var sadalīt, bet mēs iziesim varbūt dažām 5-6 momentiem. Šleser kungs, jūs bijāt satiksmes ministrs no 2006. līdz 2009. gadam. Mīnus 16% ekonomikas kritums vienā brīdī. Šlesers ir līdzatbildīgs pie tā. Tā kā eksperti atradušies, kā visu sačakarēt. Un pirmais moments ir tas, ka Ainārs Šlesers esot pats bijis pie varas līdz no 6. līdz 9. gadam, kad notika vēl tā finanšu vīze, un viņš ir līdzatbildīgs par to. Ko tu varētu nokomentēt šajā sakrā? Pilnīgas muļķības. Finanšu krīzes skāra visu pasauli. Pareks banka izputēja, kas Šlesers vainīgs. Amerikā Lehman Brothers izputēja. 100-gadīga, milzīga banka. Šlesers vainīgs. Viss tā krīze radās Amerikā, un tas vilnis atnāca arī līdz Latvijai. Bet, šie pilnīgi tukši cilvēki, Jurēvics un Liepiņš, pastieties viņu biogrāfiju. Frakcijas konsultants, Čirša padomnieks, tagad vienotības frakcijas vadītājs. Uz grimstošu kuģi uzlika jaunu kapteini, kurš arī tūri tur un kuģis grimst, jā. Bet salīdzinot to stāstu, kad vienotībai vienmēr, kad tu kaut ko sāc viņam pārvest, viņam vienmēr ir kāds cits vainīgs, tikai ne paši viņi. Protams. Viņi ir pie varas, jaunais laiks atnāca 2002. gadā. Pirms 23 gadiem. Pārtapa par jauno vienotību, par vienotību. Viņi jau arī bija tajā laikā valdībā, vēl, kad pirms 9. gada. Kā ekonomikas ministrs bija Kariņš pirms 20 vairāk gadiem, Pauļuts, Kariņš, tur Kampars, visa tā plejāde. No turienes ir izauguši. Ja? 20 gados jūs nevarējāt savest kārtībā valsti. Jautājums, kurus cilvēkus tad Šlesers vēlas atlaist? To vidū ir ārsti, policisti, ugunsdzēsēji, karavīri, skolotāji. Otrais punkts ir par to, ka mēs visu laiku runājam par to, ka jāsamazina valsts pārvaldē strādājošo skaits par 30%. Jaunā vienotība saka, ka mēs gribam saīsināt mediķus, policistus, ugunsdzēsējus. Lai viņi ies bekot. Nav vērts, galvenais, Robert, necitē man lūdzu Jurēvicu un Liepiņu. Pilnīgi tukšus cilvēkus. Tukši juniori, ja. Mans radinieks uzstājās. Ko viņš pateica? Valstī ir 890, nopaļosim 900 000 strādājošie. No tiem vairāk kā trešā daļa ir visi tie, kas strādā valsts pārvaldē. Pilnīgi visi. Valsts uzņēmumi, valsts ugunsdzēsēji, tur ierēģi, ja? 30%, Igaunijā 20%. Tad viss pateikts. Pa 10% jāsamazina valsts pārvalde. Viss. Viņi tur stāsta, ka Šlesers grib samazināt skolotājus. Da nekāds skolotājs. Pirmais, ko mēs gribam samazināt, piemēram, parlamentāros sekretārus. Kāda vēlna pēc tāda birokrāta un parazīti ir vajadzīgi? Tie vistīrākie parazīti, parlamentārie sekretāri. Ja viņu nebūs, valsts to pat nepamanīs. Viņi saņem 80 vai 100 000 gadā. Šitie juniori, Jurēvics un Liepiņš, viņi ir fenomenāli iemācījušies melot. Vienkārši melo. Šlesers nekad nav teicis, ka samazinās skolotājus, policistus, ugunsdzēsējus un tā tālāk.
Samazināsim ierēģus un samazināsim dramatiski. Un tas notiks pēc bišķi vairāk kā pēc gada, kad mēs būsim vinnējuši Rīgu, parādījuši, kā Rīgā vajag strādāt, un tauta par mums nobalsos Saeimas vēlēšanās 26. gadā. Un sāksies ar Rīgu? Protams, Rīgā visas tās aģentūras un visi tie, tur būs tīrīšana. Tur būs tīrīšana vienkārši. Piemēram, Igaunijas parlaments ir pieņēmis likumu, ka no šā gada 1. jūlija PVN likme tiks pacelta no 22%, kas jau bija augstāka nekā mums, līdz 24%. Atgādināšu, ka Latvijā PVN likme nevainīgi paliek 21%. Tas tā jau tās interesantāks punkts, tas ir stāsts par to, ka, redz, Latvija nodokļus nepalielina, bet Igaunijas, kurai ir PVN 22%, tagad grasās palielināt uz 24%. Vai mēs esam malači? Pirmkārt, Igaunijā ģimenei, kura dzīvo mājā personīgajā un kurai ir 1500 zeme, maksā 0 nekustamā īpašuma nodokļi. 0. Mūsu partijas programmā ir atcelt nekustamā īpašuma nodokli. Ko šie jefiņi stāsta, ka Latvijā viņiem viss ir kārtībā? Tagad ir ChatGPT, tagad ir Grok, mākslīgais intelekts. Kāda ir problēma? Es šodien ieliku. Lūdzu, salīdziniet Latvijas-Igaunijas skolotāja algas. Jā, salīdzinot Latvijas-Igaunijas skolotāja algas, Igaunijas skolotājas algas ir 2 reizes lielākas. Iesākal pajautājis, kā mēs varētu salīdzināt Latvijas un Igaunijas policistu algas. Jā, ja mēs salīdzinām 2023. 24. gadu, diemžēl, nevis diemžēl, bet savs atbildi ir, policista algas Igaunijā ir gandrīz 2 reizes lielākas kā Latvijā. Ko viņi te stāsta vienotību? Vienkārši viņi melo. Nespējnieki. Vienkārši palikuši ir nespējnieki. Bet ir tāds baumas, kā tu mēdz teikt, ka veselīgas kafejnīcās runā tukšajās par to, ka pēc pašvaldību vēlēšanām atgriezīsies kā reiz jautājums par nodokļu celšanu Latvijā. Protams, ka ja viņi paliks pie varas 100%, viņi tāpat cels to PVN uz 23 vai 24 viennozīmīgi. Un viņiem būs arguments tur bruņošanās, vēl kaut kas tā vietā, lai attīstītu ekonomiku. Un, piemēram, Igaunijā nav 110 nodevs. 110 valsts nodevs Latvijā ir. Pusi jāceļ uzreiz. Tikko mēs 26. gadā vinnēsim vēlēšanas, mēs momentā pusi nodevu atcelsim. Momentā. Bet visiem eiropeiski domājošajiem ir skaidrs. Dzelzceļam ir jābūt. Nākamais punkts, es domāju, tas varētu būt tas, kur tev būs noteikti interesants viedoklis, ir tas, ka Rail Baltica. Un teksts bija tāds, ka ikvienam eiropeiski domājošam cilvēkam Latvijā ir skaidrs, ka Rail Baltica ir jābūvē. Vai tu esi eiropeiski domājošs? Tie ir eiropeiski domājoši zāgļi. Vienkārši viņi zāgļi, jo kāds ir viņu plāns? Pāri pa 10 miljardi. Ja rēķina to visu sadārzinājumi, 15 miljardi gandrīz Latvijas budžets izmaksās 2 sliedes. 2 sliedes. Ko viņi tagad dara? Viņi skaidri saprot, ka tas nekad netiks uzbūvēts. Bet viņi pa 100, pa 150, pa 200 miljonu joprojām metīs tur iekšā un ņems ārā būvnieki, ņems ārā tie, kas saņem 15-20 tūkstoši mēnesi algas. Neviena sliede vēl nav uzbūvēts, 290 cilvēki strādā tajā uzņēmumā, kas vada šo projektu. Eiropas dzelzceļa līnijas. Jā. Paies 2, 3, 4 gadi. Jurēvics sen vairs nebūs, Liepiņš sen vairs nebūs, būs pieteikušies jau par bezdarbniekiem. Pēkšņi attapsies, naudas vairs nav. Skaidrs, ka to dzelzceļu neuzbūvēs, jā. Bet tagad viņi ir varoņi, jo viņi neatbild par to, kas būs pēc 3, 4, 5 gadu, viņi vairs tā nebūs. Ekonomisti saka, ka Air Baltica pienesums ir 1 līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Air Baltica gadā ienes 1,5% IKP. Un Šlesers ir tāds slikts, un vēl kāds, nezinu kāds, ka nesaprot to un grib iznīcināt Air Baltica. Pirmkārt, 1,5% no 40 miljardiem, kas ir mūsu finanses ministrijas nosauktais iekšzemes koprodukts, ir tieši 600 miljoni. Vārds sakot, mēs esam iemetuši krāsnī 600 miljonus, lai it kā mums atnāktu tie 600 miljoni, bet es stipri šaubos, jo kas ir tas produkts, kas nes tos 600 miljonus no Air Baltica? Kas tieši? Turisms. Tad turisms mums ir vēl nav sasniedzis 19. gada līmeni. Restorāni lielākā daļa joprojām ir cieti. Lēnām tagad sāk attapties turisms, lēnām sāk attapties ēdināšana. Ja?
Kas ir tas produkts, ko atnes Air Baltica? Tas ir pilnīgs muļķības. Viņi atkal melo. Bet viņi tūlīt vēl metīs, beigsies vēlēšanas, viņi meklēs naudu, kā iemest 150 vai 200 miljonu vēl tajā melnajā caurumā. Jurēvits un Liepiņš. Jaunās vienotības, jaunās zvaigznes. Jūs runājat arī par valsts parādu. Saprotiet, tā mūsdienās arī tā ekonomika strādā. Un mūsu parāda rādītājs ir atbilstoši vidējiem rādītājiem visā Eiropā. Un pats pēdējais valsts parāds, un tas mesiķis, ko es sadzirdēju, ir tas, ka visi tā dara, tā ekonomika strādā, tā vajag būt, viss normāli, turpinām iesākt to. Man vislabāk patīk, ka tas Jefiņš Jurēvits stāstīja, kā viņš esot gājis 1. klasē, kad bija mana valdība 99. gadā. Žēl, ka viņam 1. klasē neiemācīja, ka Krištapāna valdība 99. gada budžetu sastādīja bez deficīta. Cik ienāk, tik iztērē. Tas bija pēdējais bezdeficīta budžets Latvijas Republikā pirms 26 gadiem. Pēc tam 25 valdības no 2000. līdz 25. gadam ir aizņēmušās vairāk vai mazāk katru gadu. Manas valdības laikā valsts parāds bija 500 miljardi. Šodien valdības parāds ir vairāk kā 20 miljardi. To viņi ir sastrādājuši 25 gadu laikā. It sevišķi pēdējos 10 gados, kad viņi ir aizņemšies 12 miljardi apmēram. Žēl, ka Jurēvicam un Liepiņam 1. klasītē, kad bija mana valdība, neiemācīja to, kad manas valdības laikā bija 500 miljards valsts parāds, nebija slēgtas 500 skolas, nebija pazudušas 500 apdzīvotas vietas, un valstī dzīvoja 2,4 miljoni cilvēku. Tas bija tajā laikā, kad es biju premjers un Jurēvits gāja 1. klasē. Zini, klausoties to visu, man tas atgādina vēl par tavu, kad tu biji Saeimā tavu uzrunu, kad vēl bija premjerministrs Kariņš, kurš arī nāca uz tribīni un stāstīja, ka jūs nesaprotat, mēs te visi dzīvojam uz zelta bedres. Jā, bet īstenībā mēs, uz zelta kaudzes. Es uzstājos teicu, Kariņš nāk un stāsta, ka mēs sēžam uz zelta kaudzes, īstenībā mēs sēžam uz sūdu kaudzes. Jā. Un joprojām vēl tie nozombētie panorāmas un Latvijas Radio 1, tās Māras Jansons un Aida Tomsona nozombētie cilvēki saka, jā, žēl, ka nav Kariņš. Kariņš Eiropu izglāba, pasauli izglāba. Un jūs tā viņu tagad gribiet sodīt par to lidošanu. Pasaules glābēji. Diega bikses viņš ir, nevis pasaules glābējs. Pārējiem pie citām lietām. 5. jūnijā mums bija paredzēts tā kā Jumprovs koncerts Vondersalā. It kā mēs visu laiku dzirdam to stāstus par to, ka mēs esam demokrātiska valsts, ka mums tie vārda brīvības. Kāpēc šis koncerts tika atcelts? Tāpēc, kad Jumprava saņēma gan nenormālu visu šo kreiso zilo, zaļo, sarkano spiedienu Twitterī, sociālos tīklos, un otrkārt viņiem piedraudēja viņu esošie un nākamie sponsori. Es viņus pagaidām nesaucu vārdos, bet gan jau mēs viņus Lato Labs jau ir vienu otru nosaucis. Ja? Un otrs, bet kā tad tā? Pirms vēlēšanām iepriekšējām Vienotība aicināja uz Čikāgas piecīšu koncertu. Varbūt tāpēc Čikāgas piecīši jūk ārā, ja ir jau izjukuši. Ka Vienotība viņus aicināja uz vēlēšanām, uz Čikāgas piecīšu koncertu. Iedomājieties, ja nedēļas laikā Vienotība sagrauj Jumpravu, tad iedomājieties, kas notiks 4 gados, ja viņi būs pie varas atkal. Bet starp citu, daudzi rīznieki saņēma sev paskatēs vēstuli, kur tur parakstīja Vaidere, Siliņa, vēl cits cilvēki. Dobrovskis, Brāže. Par to, ka Rīgā ir tik labi, ka ir jāturpina iesāktais kurs. Un tā kā ķirsim jāturpina būt par jāturpina dzīvot sūdos. Viņi savā vēstulē uzraksta. Turpinam dzīvot tāpat sūdos. Ja? Tukšas vitrīnas, nelīdzenas ielas, smilšainas ielas, 10 000 kilometru staķa stabiņi. Turpinam dzīvot. Ja? To visi Vienotības līderi raksta. Viņi ir izvisumā. Viņi saprot, ka viņu kuģis grimst. Pēc nedēļas viņš daļai būs nogrims, pēc gada viņš nogrims pavisam. Bet tad jautājums cilvēkiem, kāpēc tomēr būtu jābalso par to Šlesaru? Pirmkārt,
Vienīgais, no kura baidās jaunā vienotība, ir Šlesers. Jaunā vienotība nebaidās ne no Rosļikova, ne no Saskaļas, no Reģīnas Lončmelos. No viņiem nebaidās. Tieši otrādi jaunā vienotība priecājās, ka viņi kaut kādas balsis savāks, ir sevišķi krieviski runājušo, jo viņus neņem pa pilnu. Ja Šlesers uzvarēs, nu tad tur spāva putēs visiem. No Šlesera pirmkārt baidās, un otrkārt, kāpēc būtu jābalso par Šleseru? Šlesers parādīs, kā jāstrādā gada laikā. Sakārtos Rīgu tā, ka visiem būs muta vaļā, un par viņu, protams, balsos Saeimas vēlēšanās. Cilvēki, iztaisiet ģenerālu mēģinājumu Šlesera karjerai. Ja viņš izgāzīsies Rīgā, skaidrs, kā arī mēs izgāzīsimies Saeimas vēlēšanās. Bet kāpēc viņi tā trako? Tāpēc, ka viņi zina, ka Šlesers var, Šlesers māk, Šleseram ir vēriens, un Šlesers Rīgu savedīs kārtībā. Viņi visi vienkārši ir tagad izmisumā. Jāsaka tā, ne tikai Šlesers, arī Latvija pirmā vietā jau iet kā buldozers. Mēs noslaucīsim viņus. 9. jūnijā vēlēšanas Rīgā, saraksts numur 9, Latvija pirmajā vietā, un jūs arī varat atrast arī mani zem numura 32, Roberts Žemaits. Pacelsim Rīgu, pacelsim Latviju. Tiksimies, Vili, jau pēc vēlēšanām. Tieši tā.